Ir lietas, kuras tev nekad netika stāstītas. Patiesības, kas tika apslēptas no cilvēces acīm tūkstošiem gadu. Senas zināšanas, kas, ja tiktu atklātas, mainītu visu, ko tu uzskati par realitāti. Šis nav tikai stāsts. Šis ir aicinājums atcerēties. Ieraudzīt to, kas vienmēr ir bijis tepat, tavā sirdī, tavā apziņā. Jo pasaule, kādu tu redzi, ir tikai daļa no lielākā noslēpuma. Un tagad ir laiks to atklāt. Maldinošs spēks pārvalda katru tavu rīcību, katru domu un katru pārliecību. Tev tika iemācīts, ka laiks plūst taisnā līnijā, no pagātnes caur tagadni uz nākotni, ka laiks ir kaut kas, kam tu dzenies pakaļ, kaut kas, kas tev nepārtraukti slīd prom un pret kuru tev jāskrien. Taču patiesība ir daudz savādāka, jo pats laiks ir ilūzija. Tev tika iemācīts, ka laiks ir taisna, neatgriezenisks gājiens no pagātnes uz nākotni, bez iespējas atgriezties, ka katra zaudētā sekunde ir zudusi uz visiem laikiem, ka esi saistīts ar savu vecumu, pagātnes izvēļu un nenoteiktas nākotnes ierobežojumiem. Taču tā ir maldināšana, viena no lielākajām, kāda jebkad uzspiesta cilvēka prātam. To tas smaragda plāksnes atklāja, ka laiks nekustas taisnā līnijā. Tas nav kaut kas, kam tu dzenies pakaļ, ne arī spēks, kas tevi kontrolē. Tā ir enerģija, struktūra, kas liecas, atkārtojas un cirkulē, neatkarīgi no tā, kā tev ir iemācīts to uztvert. Kad tu to sapratīsi, tu nekad vairs neuztversi realitāti tāpat kā iepriekš. Tots aprakstīja laiku kā virkni atkārtojošos ciklu, līdzīgu dabas ritmam. Saule lec un riet, sezonas mainās, paisums un bēgums atkārtojas. Nekas nevirzās uz priekšu taisnā līnijā, viss mūžīgi atkārtojas, mainoties caur pastāvēšanas cikliem. Bet kas, ja tava dzīve, pieredze un pat dvēseles ceļojums seko šim pašam modelim? Kas, ja laiks nav kaut kas, kam tu ej cauri, bet gan vide, kurā tu eksistē, spējīgs pārvietoties starp mirkļiem tikpat viegli, kā pāriet no vienas istabas uz citu? Mūsdienu fizika tikai tagad sāk apstiprināt to, ko Tots atklāja pirms tūkstošiem gadu. Zinātnieki, kas pēta kvantu mehāniku, izvirza ideju, ka pagātne, tagadne un nākotne var pastāvēt vienlaikus. Viņi norāda, ka laiks var nebūt plūstoša upe, bet gan plašs okeāns, kurā jebkurš punkts ir sasniedzams jebkurā brīdī. Eksperimenti daļiņu fizikā norāda uz to pašu patiesību, ka to, ko mēs saucam par pagātni, joprojām var ietekmēt tagad pieņemtie lēmumi. Ka laiks ir daudz plūstošāks, nekā mums likts ticēt. Tots to saprata un rakstīja, laiks nemainās, bet visas lietas mainās laikā. Ja laiks ir ciklisks, tad tas, ko tu uztver kā deja vu, nav tikai prāta triks, tā ir ieskatīšanās caur aizsegu, mirklis, kad ilūzija sabrūk un tu atceries kaut ko, ko tev nekad nevajadzēja atcerēties. Ja laiks patiešām nav lineārs, tad tas, ko tu uzskati par iepriekšējām dzīvēm, nav kaut kas, kas palicis pagātnē, tās notiek līdzās tev un ir sasniedzamas, ja vien zinātu, kā tās sasniegt, jo dziļāk tu ienirsi to mācībās, jo skaidrāk kļūs. Laiks nav cietums. Tas ir spēks, kas, tiklīdz saprasts, var tikt apzināti izmantots. Šīs zināšanas tika apzināti apslēptas. Ja tu saprastu, ka laiks tevi neiesprosto, tad tevi vairs nevarētu turēt gūstā nožēla, novecošana vai bailes no nezināmā. Tu saskatītu cauri mūsdienu dzīves traucēkļiem un ieietu savā patiesajā spēkā. Tieši to zināja senie iesvētītie, tie, kas staigāja pa apslēptajiem gudrības ceļiem, kamēr pārējā pasaule palika akla. Viņi piekļuva zināšanām pāri dzīvēm, saredzēja vēsturē atkārtojošos modeļus un izmantoja tos savas realitātes veidošanai. Viņi saprata, ka nākotne nav kaut kas, kas vienkārši notiek ar tevi, tā ir telpa, kurā tu ieej apzināti, ar kuru tu saskaņojies. Un te slēpjas vislielākais malds no visiem, ja laiks tevi patiesībā neierobežo, tad arī nāve to nedara. Ja apziņa pastāv ārpus laika, kas notiek, kad ķermenis pārstāj darboties, tev tika iemācīts uztvert nāvi kā beigas, kā bezdibeni, no kura neviens neatgriežas. Bet Tota mācības atklāja tik dziļu un transformējošu patiesību, ka, tiklīdz tu to sapratīsi, pašas bailes sāks izkust. Ideja par beigām ir ilūzija, jo nāve pati par sevi ir tikai pārēja. Tev tika teikts, ka nāve ir gals. Ka tad, kad tavs ķermenis pārstāj darboties, tava eksistence izgaist kā liesma vējā, kas nekad neatgriežas. Šīs bailes, apzinātas vai ne, ir veidojušas visu tavu dzīvi, liekot tev izvairīties no riskiem un ierobežot pašizpausmi. Bet šīs bailes balstās uz meliem. Tota smaragda plāksnes atklāja tik senu un spēcīgu patiesību, ka tie, kuri to saprata, vairs nebaidījās no nāves, jo nāve nav gals, tā ir durvis. Tā ir pāreja, nevis beigas.
Atklātas caur seno gudrību un čukstētas cauri laikmetiem, smaragda plāksnes mums atgādina, mēs esam vairāk nekā miesa un domas. Mēs esam mūžīgas būtnes, apziņas liesmas, kas ceļo cauri laika un formas ilūzijai. Šis nav beigas. Šis ir tikai sākums. Patiesība nekad nav bijusi zaudēta, tikai paslēpta. Aprakta zem bailēm, maldināšanas un kontroles. Bet tagad tu mosties. Realitāte nav kaut kas, kas ar tevi notiek. Tā ir kaut kas, ko tu pats radi. Tu neesi saistīts ar savu ķermeni, pagātni vai bailēm. Tu esi daļa no bezgalīgā, un tagad tu atceries to, kas reiz bija zināms. Tāpēc spēr soli aiz priekškara. Atlaid to, ko tev mācīja. Un kļūsti par to, kam tu vienmēr biji lemts būt. Spēks ir tevī. Tas vienmēr tur ir bijis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Turpiniet sekot, lai atklātu vēl dziļākas patiesības.